Vispirms ļaujiet man pateikties par iespēju dalīties savās atziņās. Visur, neatkarīgi no tā, kurā pasaules vietā jūs atrastos, ikvienam nākas maksāt par pārtiku. Un tā ir pamatvajadzība. Bez ēdiena neizdzīvosi. Daudziem cilvēkiem tāpat nākas maksāt arī par ūdeni. Ūdens ir vēl viens būtisks pirmās nepieciešamības resurss, kas ir nevienmērīgi sadalīts. Un vissvarīgākais jautājums – kāpēc mēs tā darām? Atbilde ir vienkārša. To sauc par alkatību. Alkatība ir vislielākais pamudinājums uzkarāt bagātību. Kāpēc mēs to uzkarājam? Jo nauda dod varu. Ar varu cilvēkiem var norādīt, kas viņiem jādara, un viņi to izdarīs. Tādā veidā var iegūt vēl lielāku varu. Pārāk daudz bagātības koncentrējas dažu cilvēku rokās, un pārāk maz visu pārējo rokās. Būtībā runa ir par piekļuvi resursiem, un jūsu kā cilvēka tiesībām uz pārtiku, ūdeni, elektrību, pajumti un apģērbu. Apskatīsim vertikālo fermu perspektīvu. No sākuma parunāsim par priekšrocībām. Pirmais ir tas, ka var audzēt pārtiku jebkurā pasaules vietā, ja ir ūdens. Lauksaimniecībai iekštelpās izmanto daudz mazāk ūdens nekā lauksaimniecībai brīvā dabā, un tam ir daudz iemeslu. Taču galvenie iemesli ir tādi, ka telpās viss ūdens, kas baro augus, tiek izmantots atkārtoti. Un tāpēc audzēšanai telpās nepieciešams par 70% mazāk ūdens. Par 70%! Bet šobrīd 70% no visa pieejamā saldūdens uz planētas neatgriezeniski tiek iztērēti lauksaimniecībai. Tā ir absolūta muļķība. Mēs vienkārši nedomājam par to, kā to izdarīt pareizi. Lai gan zinām, ka ir arī cits veids, tad lūk, cits veids ir izmantot mazāk ūdeni, lai iegūtu tādu pašu pārtikas daudzumu. Tāda ir kultūra augu audzēšanas iekštelpās būtība. Tad ēdiens būs visu gadu, vai ne? Vajag ņemt un izplatīt šo ideju. Būs tāda pati ferma kā brīvā dabā, taču vienīgā būtiskā atšķirība ir tā, ka augšanas ātrums iekštelpās ir daudz lielāks un ātrāks nekā brīvā dabā, jo jūs varat kontrolēt visus auga augšanai nepieciešamos apstākļus. Temperatūru, mitrumu, skābekļa un oglekļa dioksīda līmeni, to visu var kontrolēt. Netālu no šejienes Kernijā, Ņūdžersijā atrodas ferma Bowery Farms. Šajā fermā strādā 5 cilvēki. Tikai 5. Tur viss ir automatizēts. Viņiem ir mākslīgais intelekts, kas pārbauda, vai augkultūrās nav slimību, augšanas ātrumu, kad novākt ražu, kā to iepakot. Viss ir automatizēts. Visi procesi fermā ir pilnībā automatizēti. Tāpēc ir vienkārši pārsteidzoši, kāpēc mēs nedarām to pašu, vai ne? Daudzi saka, ka liela daļa no tā, ko mēs izaudzējam, beigās tiek izbarota dzīvniekiem. Kāpēc gan mums to neaudzēt arī telpās? Mēs to varam. Domāju, ka, ja sākt ar lauksaimniecību un nodrošināt visus cilvēkus ar pietiekamu daudzumu pārtikas, tad karu būtu daudz mazāk, jo lielākā daļa karu notiek par teritorijām. Tagad iedomājieties, ka visiem ir kvieši, ka visiem ir līsi, mieži un viss, ko viņi vēlas. Viss, kas aug brīvā dabā, tiks audzēts telpās. Pilnīgi viss. Atcerieties, mēs jautājām, kāpēc trešdaļa pasaules cilvēku ir izsalkuši, jo viņi nevar atļauties nopirkt pārtiku. Tad kāpēc mēs telpās audzējam tikai to pārtiku, ar kuru var nopelnīt visvairāk naudas? Lūk, kur jautājums. Un vēl viens jautājums. Kāpēc mēs audzējam tikai zaļo lapu dārzeņus? Atbilde ir tāda. Tāpēc, ka tie ātri aug, pēc tiem ir pieprasījums, un cena ir augsta. Kāpēc valdībai nesubsidēt kultūru audzēšanu telpās, lai veicinātu kartupeļu, seleriju un visu citu kultūru audzēšanu, ko mēs gribētu ēst, bet mums nav iespējas to darīt, tāpēc, ka tos nevēlas audzēt dēļ tā, ka ar tiem nevar nopelnīt pietiekami daudz naudas. Un ja tas kādreiz notiks, ja visi apvienosies un pateiks, nedrīkst būt tāda lieta kā mazāk attīstīta valsts,
tiesības, vismaz pārtikas ziņā, jo tās ir cilvēka tiesības. Kad jūs piedzimstat, tās ir jūsu tiesības saņemt pārtikas preces. Tā nav privilēģija, tās ir tiesības. Tiesības no dzimšanas, un es stingri tam ticu.